Latvijas sabiedrisko mediju balvas kilograms kultūras ziemas balsojums ir sācies. Izdari savu izvēli par šīs ziemas spilgtākajiem notikumiem kultūrā un nobalso sabiedrisko mediju portālā LSM.LV līdz 19. janvārim. Vai vispār ir iespējams satikties ar rakstnieku, kurš dzīvojas citā laikā? Var nokļūt uz viena viļņa. Interference, viļņu pārklāšanās. Un savstarpējā miedarbība. Tā veidojas Zeignera Kronberga stāvjons. Bet Zebris jūt, ka viņam ir koherence ar Janovski. Štelmacheri izgaismojas rezonansē ar Breikšu. Un Konstantīns Raudiju var uztvert, ko raida Daci Rukšānis. Salējs kaut kokā uzkāps, lai sajustu Majevska frekvenci. Un tā 16 rakstnieki kopā viļņosies ēterā. No 20. janvāra katru otro sestdienu 5:30 vakarā LTV1 un Replay LV raidījumā Literatūra. Viņam ir diža komponista vārds un drosmīga sirds. Tikai uz laiku, līdz atradīsim saimnieku. Sambernāra Kucēns palīdz Ņūtona ģimenes bērniem ikdienas gaitās un paglāb no dažādām nelaimēm. Mīļā, nav pat sestdienas vakars. Ģimenes filma Bēthovens. Ak, Dievs, visi malā. 20. janvārī bez 15:10 no rīta LTV1. Jānis cenšas palikt neviena nepamanīts, taču viņa dzīvē sākas jauna lapuse. Ir jāspēlē grupā, jāklausās metāls, jānovad līdz asarām skolotāji un vecāki. Kas jūs debīli Un vēl jau ir arī klases biedrene Kristīne. Tad, 4 lielā Kristapa balvas iegūsī drāma Jelgava 94. Kas tas ir, ko? 19. janvārī bez 15:10 vakarā LTV1 un Replay LV. Jūs, ja nesēž telefonā, jūs tos telefonus atņemat, ja? Jā. Man būtu 2 telefoni līdzi. Daudziem arī ir. Mana klase starpbrīžos spēlē skolas sētā volejbolu. 3 lietas, labas lietas un klāt jau 3. 9. klašu pusfināls. Skaties 19. janvārī 18:50 LTV1. Beļģija, Nīderlande, Francija. Pirms 80 gadiem nacistu tanki un lidmašīnas izpostīja Rietumu Eiropu. Par Denkerkā iesprostoto sabiedroto karavīru evakuāciju mēs tagad klausāmies leģendas. Dokumentālā filma Apokalipse – Hitlers uzbrūk rietumiem, 2. sērija. Ceturtdien 8:50 vakarā LTV1 un Replay LV. Pēc nāvējošiem uzbrukumiem Lietuvā tauta jau pulcējās Doma laukumā, bet nesot bijis skaidrs idejas, ko darīt tālāk. Un tad viņš teica, varbūt jāceļ barikādes. Augstākās padomes deputāts operatīvā štāba priekšnieks Odisejs Kostanda 1-1. Skatieties otrdien pēc panorāmas LTV1. Varbūt izšūta mums saistās vairāk tiešām diegs ar adatu, bet es mēģinātu to nomainīt ar izcakināt. Un izcakināt manā prātā jau ir daudz plašāks jēdziens, kad tu vari izcakināt to pašu tērpu, ne tikai brošu, tu vari izcakināt kurpes, tu vari izcakināt somiņu, bet tu vari izcakināt arī mājas sienas. Arī dzīvi mēs cakinam, un liekam to pērlīti pie pērlītes, un katrs satiktais cilvēks ir pērlīte, ko tu ieliec iešuji savā dzīvē iekšā. Katrs izdarītais darbiņš ir pērlīte, ko tu iecakini dzīvē iekšā. Tā kā, jā, es cakoju. Parakstu vākšana par referendumu ierosināšanu nereti nāk roku rokā ar diskusijām par to, vai likumu normas pārāk nežņaudas pilsoņu demokrātiskās tiesības. Tas būs viens no sarunu tematiem mūsu pirmdienas lielajā intervijā, kad krustpunktā studijā būs zvērināts advokāts Edgars Pastars. Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
apbalvojas gada spožākais mūzikas notikums Latvijā, lai noskaidrotu vērtīgāko pop un roka dziesmu. Muzikālās bankas 2023 apbalvošanas ceremonija Daugavpils Olimpiskajā centrā 27. janvārī 9. vakarā, kur Latvijas labākie mūziķi ar aizvadītā gada labākajām dziesmām sacentīsies uz visu banku. Izvēlies un balso muzikalabanka.lv. Piedāvā Latvijas Radio 2. Muzikālo banku atbalsta Daugavpils pilsēta.